Tu pa zemu novērtē smagāko ankuru, kas tev būs jāvelk katru reizi, kad tu ej uz mērķi. Es runāju par sasniegumiem, tāpēc, ka tas ir viss, par ko es reāli elpoju. Mana lielākā gandarījuma sajūta ir redzēt sevi ar katru reizi labāku, nekā tas ir bijis iepriekš. Arī šo pasākumu, kā podkāstu, es vadu, un man katru reizi gribās pateikt, ko es varu darīt labāk. Jo pretējā gadījumā man liekas, ka es nododu pats sevi, no tā nav jēgas izaugsme. Man tiešām gribās pierādīt to, ka nav nozīmes, no kādas pilsētas tu nāc, kādas tev ir zināšanas, bet tu vari sasniegt krietni vairāk nekā tu pats spēj tam iedomāties. Un tāpēc es tev gribu apgāzt nedaudz šo triggerīti par to, ka tev varētu kaut kas neizdoties, ka tu varētu nesasniegt, jo tev kaut kā trūkst. Tev trūkst šīs nelielās atklāsmes, par kurām es tev tūlīt izstāstīšu. Pirmais jautājums, ko es tev gribu īstenībā jautāt, ir, kādā dzīves periodā tu esi uz doto brīdi? Vai tu esi, ka tev ir viss level up? Nu, tā kā viss ir tādās bumbās, viss ir čikini, tev nekas netrūkst. Tu esi savā vienkārši dzīves labākajā punktā. Visur, kur tu ej, viss tev sanāk. Un tev nevajag melot, jā? Vat saki, kā ir. Ja viss ir tiešām labākajā formātā, es gribu, lai tu tagad arī pacel roku man. Otrs dzīves periods ir pārbaudījuma laiks, es viņu tā saucu. Laiks, kad tu jau sen zini, ko tu gribi. Tu esi vienkārši, tu neesi pirmkārt mazs bērns, tu jau sen esi nolicis savu mērķi, tev jau sen ir atbildes, un tu zini, ka šis ir tas, kas tev jādara. Tagad vienkārši jāstrādā. Tagad ir vienkārši tas jāsasniedz. Un ir jākapā. Tu nezini kā, bet tu strādā, tu ņemies. Man ļoti bieži uzdod jautājumu, kā tev iet? Un man ir tāds, ka es, par uzvaru īsties vēl nevaru runāt. Es jau sen zinu, ko es gribu. Es vienkārši kapājam. Tagad ir periods vienkārši strādāt. Un tas ir īstenībā visilgākais periods. Un nākamais ir, tu esi visu jau sasniedzis. Viss, ko tu esi gribējusi, tev ir ideālākā forma, tev ir labākais disciplīnas plāns, tev ir attīstība uz urrā, tev ir peļņa, kādu tu gribi, tev ģimenē, attiecībās, vienkārši viss ir. Tu esi sasniegusi visu, ko tu esi gribējusi. Visu tev mērķi, tu jau esi, kā saka, sagrābusies. Es tagad varētu tev nolikt priekšā, un tu varētu būt kā piemērs visiem, un visi tev varētu aplaudēt. Kurā dzīves periodā tu esi? Ko es ar to gribu pateikt? Kad man vislielākais dzīves perioda, kā tu īstenībā vari pārbaudīt šīs visas trīs sfēras. Pirmajā, kad tev ir kaut kas jauns, aiziet bumbās visi. Tur ir pārliecība, tur ir iedvesma, tur ir degošs acis, tur ir jāriskē, bet tu esi gatavs to darīt. Tur ir nedaudz arī bailes, jo tu īsti nezini, kā tur būs, bet tas ir tāds, jauna biznesa ideja, jā, šitas čista aizies, šitas čista sanāks, rīli jāfilmē, aiziet, esmu tur. Otrajā punktā, kurā esmu visbiežāk savā dzīvē, tajā pārbaudas laikā, tur uzreiz izkristalizējās tavs īstais patiesais nodoms, kāpēc to gribi darīt. Tur parādās tava īstā patiesā daba, kas tev īstenībā trūkst. Varbūt tev trūkst sportiņš, varbūt tev trūkst vienkārši no rīta agrāk pamosties. Varbūt tev trūkst sevis savest kārtībā ikdienā biežāk. Tur ir atkal darbs pie sevis. Tur ir bišķiņ smagāk, jo tad tu apstājies un saproti, ka tu vēl neesi tik spēcīga un tik gudra. Tev ir vēl daudz, kas jādara, lai tu būtu spējīgi to noturēt. Tur ir daudz konkurentu. Un to tu saproti tikai vidusceļā, kad sāc darīt. Tur ir daudz jāstrādā. Jā, reāli fiziski. Tas paprasīs daudz darba, ko tu arī varbūt nebija gaidījusi. Tur būs jāieguldās finansiāli, kas bija arī tāds, tieši tādiem tēriņiem es tā kā nebiju domājis, ka tas būs. Tur būs jāmācās, tur būs jāizglītojās, tur būs daudz jālasa, varbūt daudz jāizskolojās, jātērē laiks apmācībām. Jā. Tur būs frāze, es ar šito īstenībā nereiķinājos. Es nebiju domājis, ka tas būs tik grūti, tik smagi, bet tas viss nāk procesā, jo tu vienkārši nemaz nezināji, ko tu paraksties. Tālāk, tu saņemsi ļoti daudz kritiku, uz ko tu varbūt arī neesi gatavs. Tu saņemsi ļoti daudz nē, daudz neticēs tavai idejai, daudz nepiekritīs tavam apgalvojumam un tam vispār, ko tu plāno darīt. Vai tu esi jutusies kādreiz šādā pozīcijā? Un es tev saku, lielākoties, lai sasniegtu mērķi, šie ir 80%, ar ko tev būs jācīnās. Un trešā daļa, kas ir tas brīnišķīgais rezultāts, tā uzvara, ko tu jau sasniedz, tad, kad tu visu sastreb no šī pārbaudas laika, kas aizņem vislielāko tortes gabaliņu. Mēs saprotam, ka rezultāts tad jau ir izaugsme. Tu jau, kā saka, esi level up jau. Tu saproti jau, ka šitas ir pirmais līmenis, es jau esmu tam izgājis cauri. Otrs, tev noteikti parādīsies daudz jaunu cilvēku un arī apkārtējā vide, jo, ja tu esi iztrabusi visu šo sūdu čupu, skaidrliet, tev arī daudz jaunu cilvēku parādīsies dzīvē, kas gribēs būt tev līdzās, jo tev jau ir rezultāts. Pareizi. Tev parādīsies lielākas ambīcijas, lielākas vēlmes, jo, ja tu sapratīsi, un šito esmu iztrabusi,
Tad es nākamos arī varu mierīgi. Tev parādās jaunas ieceres. Ja? Tālāk, tu jau sāksi funkcionēt un analizēt, ok, šito es varēju izdarīt, L&D House es varēju uzcelt. Nākamais, man jācenšas viņš noturēt un jādomā jau nākamās lietas. Pareizi. Šī visa ir tāda super skaista buķete, bet ir viena lieta, ko es tev vēlos ar šo visu pateikt. Tev būs vajadzīga liela ticība, lai tu to sasniegtu. Un man patīkās Dieva vārds, ko es lasīju Sinepju graudiņā, kurā bija rakstīts. Un zini, ka šaubas tevi ne pie kā laba nenovedīs. Tas tikai laupīs tavu pārliecību un nozags tev cerību. Tāpēc es aicinu tevi šodien aktivizēt savu ticību un izslēgt savu neticību. Šajā periodā, kad tu esi šajos 80%, vislielākais tavs ienaidnieks ir šaubas un neticība, jo tu to neredzi. Un šeit ir rakstīts, ja tu neredzi, bet spēj ticēt, Dievs tavā dzīvē to izdarīs. Tev ir vajadzīga neanormāli liela ticība, ka tu to čīsta spēsi izdarīt. Ticība neredzot, tev nav rezultāta. Tu nezini, vai tu esi uz to spējīgs. Tu nezini, vai sazīmēsies, vai tev būs kāds, kas tev palīdzēs. L&D House, es tikai varēju ticēt, neredzot, nezinot. Es vienkārši ticu. Un šeit ir rakstīts, apzinies, ka patiesībā, ja tu neredzi un tu spēj ticēt, tas ir labākais, ko tu vari izdarīt. Ticēt, neredzot. Un zini, ne visi to ir spējīgi. Tev ir ārkārtīgi jākšķā savu ticību, neredzot. Jo tad, kad tu jau to redzēsi, tad jau tev ticība vairāk nav vajadzīga. Un man patīk sev vienmēr no rīta nomotivēt ar to, ka Dievs, es neredzu vēl, bet es ticu. Es ticu, ka šī būs labākā diena. Es ticu, ka šī diena būs pilna pamācībām. Es ticu, ka es spēšu izturēt visu, kas man ir jāiztur. Es zinu un es ticu, ka ja pat man būs grūtības, es viņas spēšu uzvarēt. Pie katra kolēģa var būt skeptiskā skatiena, vai pret katra vīra var būt nelāgās omas. Tu pārāk lēni ej. Un tu pārāk bieži velc kājas pa zemi. Beidz stiprināt. Ļoti daudziem ir tā domāšana, ja jau no Dieva te jau sanāks. Ja jau būs lēmts, tad jau viss aizies. Kas tas pa sūdu? Nebūs tā. Sāc skriet. Man patīk, ka man daudz pasaka, Elīna, bet tu jau daudz darbojies, daudz strādā, tāpēc arī tev ir labs rezultāts. Kāds sakars tur ir Dievam, un es tev varu pateikt vienu, es skrienu lopā. Es skrienu tā, it kā es vienmēr kavētu. Es katru dienu pieceļos ar mērķi tā, ka man ir vienkārši puts pa muti, un man šī diena ir vienkārši uzvaras diena. Es izdarīšu 10 reizes vairāk nekā no manis tiek gaidīts. Es nevelku kājas pa zemi. Beidz būt nemitīgai kaut kādā upura lomā, kad man šodien slikti, vai es šodien nevaru, man ir bezspēks, vai šodien bērni man izved ārā no pacietības, un šodien darbā kolēģi vienkārši. Tu tērē tik daudz nevajadzīgas enerģijas uz lietām, kuras tu nevari ietekmēt un nevari mainīt, bet ir tik daudz, ko tu vari izdarīt, lai tu čīsta pateikt, es skrēju šodien, lai paspētu uz autobusu. Jo tev Dievs ir devis zaļo gaismu. Tev stāv arī autobus un gaida, bet viņš tevi negaidīs mūžīgi. Tu viņu vienkārši nokavēsi. Sāc skriet, nevis tipināt, lai uzvarētu. Tajā brīdī, kad man ir šī 80% gaidīšanas laiks, kad es īsti nevaru saprast, kā man sajies vai nesaies, un es jau esmu sagurusi, man jau sāk šaubas atkal parādīties, viens viedoklis, un es atkal esmu nopūtusies. Un tas vairs nav par mani, bet es gribu teikt tev, beidz šļūkāt un sāc skriet. Jo, lai tu gūtu uzvaru, te ir vajadzīga ne tikai Dieva svētība, lai tev tas izdodos, bet te ir vajadzīgs arī tavs sprinta ātrais skrējiens. To es pielietoju katru dienu, nevis tikai svētkos. Kas man ļoti, ļoti palika prātā, ko es ļoti bieži lūdzu un atgādinu sev, katru reizi, kad man nav spēka, es atnāku mājās, un man tiešām nevajadzīgs domas sāk pīties jau galvā, vai man ir nogurums, un tā iemesla dēļ es jau ne par tām īstajām lietām sāku domāt. Es ļoti bieži ieslēdzu dievkalpojumu, un man patīk atgādināt sev, ka to, ko Dievs ir iesācis manā dzīvē, viņš to padarīs līdz galam. Viņš padarīs to līdz galam. Un viņš zina, ka man ir grūti. Un ļoti bieži man tāds Dievs dod man īsto vārdu. Es nevaru vairāk. Dod man īsto vārdu, stiprini mani. Ja tu esi iesācis šo darbu manā dzīvē, es vairs neesmu tur, kur man bija jābūt. Es vēl neesmu sasniegusi to, ko es gribu. Jā, es esmu teikusi, tur skaļi man būs L&D House, un viņš jau pabeigts. Mīļie, mēs mēnesi esam ciet jau.
Mēnesi mēs gribējām 3 dienas būt cieti. Es gribēju izveidot stabilu komandu, lai es varētu pāriet uz zino strādāšanu, lai man ir tādi 40/60. Jā, uz doto brīdi man ir kaut kā 20/80 strādāšanā. Un joprojām es tik daudz ko daru ar Indiju. Tas ir mans mērķis, un es vēl neesmu to sasniegusi. Man vēl nav ar ko lepoties. Bet, Dievs, ja tu esi iesācis to labo darbu manī, pabeidz to līdz galam. Tu esi solījis, ka tu to pabeigsi līdz galam. Un viena no grūtākajām lietām, ko tu atļauj savā dzīvē, vispār tu pārāk daudz filozofē. Tu pārāk daudz ieslēdz savu loģisko kastīti. Un tu tā iemesla dēļ nedari. Es iemīlēju to frāzi, ko man vīrs pateica Zoom sazvanīšanās ar manām partnerēm, kad tas būs tik smieklīgi. Viņš pateica, ka viņš ir mācījies un arī ļoti daudz klausījies pēdējā laikā gudrības no augstāk stāvošiem cilvēkiem. Un vienu gudrību viņš tiešām piefiksēs, viņam savilkās paralēls arī ar to, ko viņš grāmatās ir tagad lasījis. Pēdējā laikā un pa lielam, ja tu tieši šo formulu reāli pielietosi, tev 100% sanāks. Es tev varu garantēt. Strādā. Un Nauris arī to pats ir pārbaudījis uz sevīm, kad reāli viņam izdevās sasniegt ar šo formulu. Un Nauris ir tāds, jā, viņš 3 reizes nomērīs, pirms viņš darīs, jā? Tā, lai ieguldītos tur ar savu laiku un finansējumu tā tālāk. Un tā ir viena frāze, ko viņš sadzirdēja. Viņš grib pateikt to tagad arī tev. Sāc darīt. Sāc darīt. Es filozofēju, vai es dabūšu savu partneri kādu. Es filozofēju, vai man būs kādam, kam piedāvāt produktu. Vai es pārdošu tik košas lietas, kad mums ārā ir -16 grādi. Vai man būs pietiekami labs ietirgojums un spēšu pārsniegt februāra ietirgojumu. Man uz doto brīdi komanda ir mazāka, vai mēs spēsim uztaisīt labāku rezultātu. Vai es spēšu samanģēt savu dienu tā, ka es tiešām varu aiziet sporta zālē. Es pārāk daudz analizēju. Pārāk daudz tu sev uzdod jautājumus, un Dievs ļoti daudz lietas tev tavā dzīvē neatver un neatklāja, tāpēc, ka viņš zina, ka tu viņus vēl nespēsi pavilkt. Tāpēc es esmu pret zilniekiem vai kāršu licējiem vai kā citādāk. Es neparakstītos uz neko tādu, jo es zinu, ka Dievam ir brīnišķīgs plāns manai dzīvei. Viņš zina, ko viņš ir iesācis manā sirdī, un viņš zina, ka mana ticība būs pietiekami gana, lai es to sasniegtu. Un man nav jāzina 30 soļus uz priekšu, lai zinātu, ka esmu Dieva rokās un viņš visu kontrolē. Beidz filozofēt un analizēt. Ir lietas, kuras tev tagad nav jāzina, tev vienkārši ir jāsāk darīt, jo tu pat to neesi izdarījusi. Sāc darīt. Tagad. Sāc rīkoties. Saliec plānu ar to, ko tu darīsi, nevis to, ko tev gribētos sasniegt. Kas ir rīcības plāns, darbība konkrēta? Mums pat patīk, zino, komandai ir pat uztaisīta rīcības grupa, kur tev katru dienu, kā mazam bērnam, step by step, izdari to, ieliec storiju, ieliec atkal storiju, ieliec postu, tagad rīlu, tagad uzraksti draugam. Tā kā rīcības grupa. Ko mēs tieši darīsim? Jā, mums vajadzētu šodien sasniegt 8000 ietirgojumu, tad mums vajadzētu uztaisīt wow efektu tur storijas, ar ko mēs iesāksim. Nē, pa faktu, ko mēs darīsim. Varbūt tu pārāk daudz domā un pārāk maz dari. Man uz tik daudzām lietām nav bijis zināšanas. Es ļoti daudz ko nezinu. Bet man ir viena lieta. Es daru. Ko tu šeit vēl dari? Aiziet, ejam un daram tagad.